Sveiki, mie cilvēki! Man šodien svarīga tēma jums jāapstāsta. Tas ir vecvaļaušu pansionāti un Covid-19 un kāda ir sakarība. ASV nesen notika datu analīze, kur noskaidrojās, ka izrādās vairāk kā 40% mirušie no Covid-19 izrādās ir miruši vecvaļaušu pansionātos. Šo analīzi veica Wall Street Journal, un tas tika publicēts arī Forbes. Tātad, no vienas puses liekas loģiski, ka vecvaļaušu pansionātos šim skaitlim būtu jābūt augstākam nekā citur. Jo šie cilvēki atrodas vecuma grupā, kas ir šī Covid-19 riska grupa. Tas ir saskaņā ar publisko informāciju, tas ir saskaņā pat ar latviešu statistiku. Ja mums ir publiski atzīmēts kā 31 mirušais, tad no šiem 31, 23 vecums ir 70 vai plus gadi. Tad publiski zinām informāciju, ka tas ir tie cilvēki, kuri ir lielākajā riskā šajā situācijā. Un jautājums rodas, kā tieši viņi tika pasargāti. Ja visa valsts ASV zina, ka šī ir tā riska grupa, un izrādās, viņi nevis tika pasargāti, bet gan viņi tika pakļauti papildus riskiem. Un to mēs redzam šajā dokumentā. To ir sagatavojusi Ņujorkas veselības departaments, un tas tika aizsūtīts slimnīcām un pansionātiem, un tas tika aizsūtīts nevis kā rekomendācija, bet gan kā prasība. Un šis dokuments norāda, kādā kārtībā cilvēki no slimnīcas var atgriezties vecvaļaušu pansionātā. Un šis dokuments ir diezgan sakarīgs līdz šim konkrētiem paragrāfam. Un šajā paragrāfā tiek minēta tāda lieta, ka nevienam cilvēkam nedrīkst liekt atgriezties vecvaļaušu pansionātā tikai tāpēc, ka par viņu ir aizdoms, ka viņam var būt Covid-19, vai arī pat, ja ir apstiprināts, ka viņam ir Covid-19. Jūs varat iedomāties? Tā kā, ja cilvēks no slimnīcas brauc uz vecvaļaušu pansionātu, un tu zini, ka viņam Covid-19 tests ir pozitīvs, tu nedrīkst viņam neļaut doties iekšā pie visiem šiem pārējiem 70, 80 gadus veciem cilvēkiem. To pieprasīja Ņujorkas veselības departaments. Un tāpat arī ir aizliegts vecvaļaušu pansionātam pieprasīt, lai kāds no šiem cilvēkiem veic Covid-19 testus, ja viņš ir medicīniski stabilā stāvoklī. Lūk. Ja kāds var saprast loģiku, kāpēc lai veselības departaments kaut ko tādu prasīt no vecvaļaušu pansionāta, lūdzu pasakiet man, jo man tas šobrīd izstāsta pēc tā paša, kas notiek visur citur pasaulē. Tad mēs zinām, ka Covid-19 nāves skaitu cenšas mākslīgi palielināt visos iespējamos veidos. Un mēs zinām, ka ārstiem tiek prasīts, lai nāves, kuras nav no Covid-19 tiktu atzīmētas kā Covid-19, mēs zinām, ka Baltijā namā tika oficiāli paziņots, ka ja cilvēks nomirst ar Covid-19, jebkāda iemesla pēc, tā tika atzīmēta kā Covid-19 nāve, bet šeit izstāsta, ka ir iets pat vēl soli tālāk. Un šādā veidā tika parūpēts, lai katrā pansionātā būtu vismaz viens cilvēks, kuram būtu šādas Covid-19 situācija, bija infekcija. Un tas vēl ir aktuāls jautājums, vai šī Covid-19 tiešām ir īsta lieta, vai tā ir izdomāta lieta, bet jebkurā gadījumā, ja šī infekcija tiek izplatīta no cilvēku uz cilvēku, tad šādā veidā iesprostot cilvēks vecvaļaušu pansionātā, nelaižot laukā un rūpēties, ka cilvēki ar Covidu tur nonāk, viņi izdara divas lietas. Tad, ja šis vīrus ir īsts, tad viņi pacīvā panāk no šī Covid tiešām nomirst daudz vairāk cilvēku nekā būtu nomiruši parasti. Bet ja šis Covid nav īsts, ja tie vienkārši ir, ja tā nāvējušās efekts ir ļoti maziņš, tad pacībā ir tā, ka tas parūpējas, ka gan arī visiem cilvēkiem šajās vecvaļaušu pansionātos šie Covid-19 testi būs pozitīvi, jo viņi tiek iesprostot iekšā kopā ar Covid-19 slimniekiem, un tādā dabīgi, ka visiem tur būs šis pozitīvs. Tas nozīmē, ka ja cilvēks nomirst no vecuma vai jebkādu veselības problēmu dēļ, tā tiek atzīmēta kā Covid-19 nāve. Lūk. Un, protams, šo visu vajag izpētīt vēl dziļāk, tā kā mūsu latviešu valdībai vajadzētu izpētīt, kas tur notiek, vajadzētu ASV valdībai izpētīt, kas tur notiek, un tā kā tur viss jāiet dziļāk. Es šobrīd parādīju tikai dažus konkrētus dokumentus. Un es jums pastāstīšu vēl vienu lietu, ko man zvana cilvēki un stāsta, kas notiek Latvijā. Tad man stāsta, ka Latvijā cilvēkiem piedāvā naudu par to, ka viņu tuviniekus atzīmē kā Covid-19 nāves. Viņa nomirst tuvnieks, viņš iet uz
saņemt miršanas apliecību, un viņiem saka, ja tu parakstīsies, ka tā bija COVID-19 nāve, lai gan viņš skaidri zina, ka tā nav, tu saņems naudu. Vienā gadījumā bija 200, citā gadījumā bija 300, atkarībā no pilsētas. Tātad man nav varianti, kā pārbaudīt, vai tā informācija tiešām patiesa, bet tas, ko man stāsta cilvēki konkrēti, man pagaidām nav pamata viņiem neticēt. Un tas arī sagrīt to, ko Aldis Gobzems tikko bija nopublicējis par to, ka tur audio gabals pilnīgi par to, kā cilvēks, kā viņš minēja amatpersona, stāsta, ka cilvēkiem tas tiešām tiek piedāvāts. Un tāpat man stāsta citu veidu informācija. Teiksim, mazākās pilsētņās. Jo mazākās pilsētņās tā, ka visi pazīst daudz savējie, vai ne? Un tur vairāk, kas tiek pateikts, kas lielās pilsētās netiek pateikts. Teiksim, cilvēkam zvana, uz mājām telefonu saka, ka tev ir COVID-19 pozitīvs. Un viņš sāk uztrauties. Viņš saka, Dievs, ko lai tagad dara? Un viņam atbild, nē, tu neuztraucies. Tas ir tikai priekš statistikas. Tā nav lieta, ko es varu pārbaudīt, bet tā ir lieta, ko es dzirdu vairāk un vairāk. Es jau vairākus gadījumus jau šādas esmu dzirdējis. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs iedziļināmies tajā visā un tā izmeklēšana notiek, lai to noskaidrotu. Un ja kādam ir informācija vairāk par šo apliecību veikšanu un saņemšanu, kur cilvēkiem piedāvā naudu, tad dodiet man ziņu, jo ir skaidrs, ka ja izsniedzot miršanas apliecību cilvēkiem tiek piedāvāt naudu, tas nozīmē, ka tā nauda tiek saņemta no augstākiem līmeņiem, kas nozīmē, tur jābūt kaut kādiem vai papīriem vai jebkam, pēc kā to visu varētu noskaidrot un saprast. Lūk, un tāpat arī, ja ir informācija par to, kas notiek Latvijas pansionātos, arī droši pastāstiet, un ko es apkopošu, un kāda informācija būs nododama tālāk, nodošu tālāk. Tā, mīļie cilvēki. Tā kā paldies par klausīšanos, sekojam līdzi, visu labu!